Nu, ko sveiciens visiem Rīgas Dinamo līdzjutējiem un patiesas prieks uzrunāt un sveikt arī Lat-Telekom televīzijas jaunā pirmā hokeja kanāla skatītājs. 360 TV Dinamo Rīga uzsāk savus apgriezienus un, dārgie draugi, mēs piedāvājam jūsu uzmanībai jau kārtējo sēriju no filmas Pirmā reize birojā. Pēc nejaušības principa uz šī vakara 29. oktobra spēli, kad mūsējie cīnīsies pret Austrumu konferences vieniem no līderiem Jekaterinburgas automobilistu komandu, savu pirmo reizi Arēnā Rīga, atbalstot Rīgas Dinamo komandu, apmeklēs un izbaudīs Tukuma piena daži darbinieki, kuri, kā jums tas patīk, nekad vēl nav bijuši ne uz vienu Rīgas Dinamo spēli. Esam brīnišķīgā rudens dienā ieradušies Tukumā, un kā izrādās parasti uz Tukumu brauc ne tikai pēc smukuma, bet arī pēc garšīgiem piena izstrādājumiem, un no Tukuma uz Rīgu tiek vēsti cilvēki, kuri nekad nav bijuši hokejā, kad spēlē Rīgas Dinamo. Mēs dodamies izpildīt savu misiju. Nāciet mums līdzi! Mūs nāk sagaidīt Linda. Un ne tikai mūs, bet arī jūs, Linda. Labdien! Čau, Armands! Mēs esam atbraukuši pie jums pēc smukuma. Mēs esam satikuši smukumu. Super! Īstajā vietā. Jā, ne? Tā, tagad mēs ejam ar tavu palīdzību medīt tos. Negribās viņus nosaukt par neliešiem, negribās viņus nosaukt par aizmaršām, bet, kuri nekad nav bijuši Rīgas Dinamo spēlē. Labdien! Labdien! Mums ir kāda sapulce. Prieks iepazīties. Armands Dinamo Rīga, labdien. Jūs taču esat bijis kādreiz pie mums? Tukuma piens, jā, esmu. Jā, bet kā tās nākās, kad jūsu uzņēmumā ir strādnieki, kur nekad nav bijuši? Bet mēs taču šausmīgi tālu no Rīgas esam. 67 kilometri. Jā, mēs vajag norganizēt, lai Rīgas Dinamo uzspēlē kādreiz Tukuma hallē. Bet ir jau bijis pirms sezonas, kad ir pārbaudas spēles, tad dažas spēles mēs šeit iegriežamies uzspēlēt. Bet ņemot vērā, ka Tukums ir diezgan tāda pilsēta ar hokeja tradīcijām arī, vai ne? Jā. Tad mēs šodien labprāt paņemtu tos darbiniekus, kur nekad nav bijuši, un parādītu, kā tad izskatās Rīga, Arēnā Rīga, kad mūsējie spēlē. Jā, mēs jau tāpēc arī pieteicāmies, lai... Vaininiece Linda, ja? Vaininiece Linda. Bet tādā pozitīvā ziņā, vai ne? Pozitīvā. Kā jūs vērtējat mūsu līdzinējo sniegumu? Droši vien arī sekojat līdzi komandas sniegu. Dinamo, jā. Nu, kā viņi varētu vērtēt? Nu, kā pa viļņiem. Kā pa viļņiem. Tā kā visur, tā kā dzīvē. Tā kā dzīvē. Bet tieši tāpēc mums ir nepieciešams tāds lielāks atbalsts. Viņš ir liels, bet nekad nav par daudz, vai ne? Nekad nav par daudz. Nu labi, mēs tad izmantosim jūsu atļauju un ar Lindu dosimies sameklēt tos darbiniekus, kurus mēs tad oficiāli apsveiksim ar to, ka viņi ir iestājušies Rīgas Dinamo līdzjutēju pulkā. Klubā pat es teiktu. Pat arī klubā. Jā, labi, liels paldies jums. Linda, dodamies? Uzreiz jau šeit, pa kreisi. Ir pirmā, kas nav bijusi. Labdien, Armands. Elita? Elita, pastāstiet, vienkārši jautājumu. Es daudziem to uzdodu, tīpaši, kuri piedalās mūsu šajā te akcijā. Kāpēc? Jūs neesat bijusi pie mums. Nu, katram ir kaut kas sirdī tuvāks. Kas jums ir sirdī tuvāks? Varbūt man patīk koncerti, teātri un tādi pasākumi apmeklēt. Es pat varu teikt vēl vairāk, ka pie mums Rīgas Dinamo mājas spēlēs ir labais vecais teiciens, kas dara visam, nedara nekam, bet pie mums Dinamo spēlēs nav tikai hokejs. Mums šodien būs koncerts. Mums šodien būs gan dejošana, gan dziedāšana, gan arī galu galā hokejs. Tā kā es domāju, ka es uzreiz jums pasniedzu šo te godpilno ielūgumu, Paldies. Ar kuru šodien jūs izbaudīsiet, un es ceru, ka tā nebūs tā būs pirmā, bet nebūs pēdējā reize. Es arī tā ceru. Mēs tiekamies vakarā. Es esmu ļoti priecīga par jūsu šo pasākumu. Super, mums prieks to dzirdēt, ir. Tā kā mēs dosimies vēl meklēt, cik es saprotu, jums kaut kur kabinetos vēl ir tādi līdzīgi kā jūs. Jā. Patīkami. Paldies. Paldies. Labdien, veiksmi darbos. Tā, lai mēs tiešām pārliecinātos, ka jūs nekad neesat bijusi, es atvēršu vienkārši pēc nejaušības principa kādu mēnesi, un jums jāpasaka, kā sauc šos te spēlētājus. Nopietni? Nu labi, es varbūt, kad varētu jums uzvaicāt, kā sauc, teiksim, nu kurā mēnesī viņš var Bet Ozoliņš pie mums vairs nespēlē. Labi, jūs testu esat izgājusi pilnīgi nopietni, ka jūs nezināt, kādu spēlētāju spēlē Rīgas Dinamo, un šodien jums ir tā iespēja iepazīties ar viņiem. Paldies. Mēs vakarā tiksimies arēnā? Jā. Ideāli, ļoti labi. Uzreiz pēc darba, 7:30 spēles sākums ir.
Paldies! Un šī meitenē mēs uzreiz sniedzam ielūgumu, kas tev nedod pilnīgi nekādas tiesības šodien vakarā doties uz kādu citu izklaides kultūras programmu, bet tikai un vienīgi uz Rīgas Dinamo. Būsiet? Mēs jūs atcerēsimies, mēs pārbaudīsim. Nu, tagad mēs arī esam pirmo reizi kaut kādā vietā. Jā, ne tikai mēs jūs aicinām pirmo reizi kaut ko izbaudīt, bet ļoti liels paldies arī jums, ka, nu, jo skaidrs, ka mēs ejam uz veikalu, nopērkam pienu, sviestu, krējumu, biespienu, sieru, visādus izstrādājumus attiecīgi no piena produktiem, bet nu, tā neviens jau neiedziļinās. Visi zina, kad piens nāk vai pienu dod gotiņas, un kas notiek tālāk? Nezinu. Šī ir viena no pasēšanas zālēm, kurā tiek sapacēti mūsu produkti. Es uzreiz pēc iepakojuma skatos, ka man leduskapī arī tādas pakas ir, tātad es tukuma pienu dzeru. Īsto tukuma pienu, tukuma pienu. Vienmēr ir tā, kad mums atbrauc arī pārsvarā spēlētāji no ārzemēm, pārsvarā ziemeļamerikāņi. Man ir viena problēma, viņiem pastāstīt vai iztulkot, kas ir kefīrs. Kāpēc viņiem? Jā, jo viņiem tur nav tāds kefīrs. Un tad es arī nezinu, kā tas ir angliski īstenībā kefīrs. Jums nav nācies saskarties ar tādu jautājumu? Un tas pats biespieņu sieriņš, šitreiz es stāstu, es atceros, ka mums arī spēlētāji no Kanādas bija. Es saku, ka tas ir cottage cheese. Nu, cottage cheese tas ir tā kā biespieņs, un kad es viņam pasaku, ka tas ir cottage cheese ar šokolādi, tad viņi tā skatās tā dīvaini, kā var būt biespieņs ar šokolādi. Bet tad, kad pagaršo, tad viņiem aizķer. Jā, tas ir tā, jo biespieņs tas ir tā kā skāpiena produkts, un ja mēs sakām sieriņā vai skāpiena produkts, tad skāba produktu zāli kā neiet kopā. Tā ir īpaša recepte, jā, kas viņu uztaisa ļoti garšīgu. Aha. Tā ir. Katram produktam ir sava iekārta, vai produkts pudelītē, vai produkts kartonā, vai produkts ir klēri. Nu jā, citreiz patiesībā ir pat tā grūti, nu neiedomājās jau cilvēki nemaz, cik daudz cilvēku stāv klāt, lai brīdī, kad es paņemu no lielveikala leduskapa to piena pudeli, cik daudz pie viņas ir strādājuši, lai es tā vienkārši varu atnākt un mājās viņu izlietot. Jā, jo tas ir saliktāks produkts, jo pie viņa strādā ilgāk. Visiem vēdera tipiem viss ir pieejams. Visi jogurti, kas ir glāzītais ražoti, tātad tie ir biezāki jogurti, tie visi tiek pasēti uz šīs iekārtas. Arī krējumi, protams. Super. Vienkārši vēl paskatīties. Grūti īstenībā iedomāties, ka tik tie lieli kvantumi visu laiku tiek saražoti, aizvesti un ka viņi arī tiek patērēti. Tad mēs esam tādi ritīgi, ne tikai zemnieki, nu kā jau zemnieku tauta, tad jau ir visi kartupeļu gaļas un bez piena produktiem vispār nekur. Ļoti labs ieskats ir īstenībā, un te mēs esam trāpījuši vairāk nekā desmitniekā. Ar jūsu pirmo reizi mēs arī sev ekskursiju esam izkārtojuši. Nu. Forši. Oh! Mēs gribējām pateikt paldies par to, ka jums tik veiksmīgi roka bija. Un no tām 300 iesūtītajām anketām izvilkāt mūs. Jo jūs piedalījāties tajā reizē, tad, kad mēs uz 27. tas bija pirms 2 dienām, kad mēs spēlējām. Ļoti veiksmīgi spēle bija atbalstīja mūsu tādu Slow Latviju kompāniju, un tad pavisam neviļas, jā, labi, ka pacēla klausolīni savādāk. Nu, būtu darīšanās, mēs nesazvanītu un vilktu kādu citu, tā kā ļoti laba sakritība. Super, paldies. Šito spēlētāju pirms spēles drīkst? Jā, drīkst. Noteikti arī pirms varbūt, nezinu. Nu, lai nesagriežos vēders. Super, mīļš, paldies jums par viesmīlību. Varbūt, ka pirmo reizi jūs garšosiet? Nu, noteikti, ka kāds no produktiem tiks testēts un baudīts pirmo reizi. Noteikti. Ar jums mēs tiekamies vakarā, mēs vēl neatvadamies, mēs sakam uz redzēšanos un uz tikšanos. Jā. Tā kā laiks vēl ir pastrādāt, laiks mums ir sagatavoties spēlē, un lai izdevies vakars gan jums, gan mums. Ja? Labi, forši, paldies. Nu, īstenībā, ja tā pavisam godīgi, tad man mūsu akcija pirmā reize birojā ar katru reizi sāk patikt arvien vairāk un vairāk. Un šodien pirmo reizi mēs bijām tukuma pienā. Mēs redzējām, kā tiek, nu varbūt ne gluži kā tiek ražots, bet kā tiek fasēts gan piens, gan kefīrs, gan jogurti, gan krējumi un viss pārējais. Un tikām arī pie ļoti vērtīgām un garšīgām dāvaniņām no tukuma piena produkcijas, kāds jogurtiņš noteikti, kad
pa ceļam līdz arēnai Rīga tiks iztukšots, jo mēs to varam darīt. Jāpaprasa būs komandas daktariem vai spēlētāji, gatavojoties spēlē, var kādu jogurtiņu izdzert vai kādu garšīgu biezpienu sieriņu, droši vien, ka varētu apēst, bet varbūt arī, ka nē, ziniet, kā stresiņš pirms spēles, iedarbībā ar jogurtiņu, tur diezgan čābīgi varētu sanākt. Bet katrā ziņā no rīta, lai uzņemtu pietiekami daudz gan kalciju, gan olbaltumvielas, Tukuma piens nāks mums palīgā, lai mūsu diena būtu izdevusies un smaidu pilna. Un, protams, tāda mums viņa būs. Galvenais, lai laba spēle ir. Braucam! Nu jau jūs esat oficiāli Rīgas Dinamo ģimenei pieņemta. Uzlīdīs un kā vēl uzlīdīs. Lai arī mums šeit emocijas arēnā ir gana karstas. Droši vien, kad spēles laikā šo temperatūru emociju ziņā pacelsiet arī jūs ar savu atbalstu, bet, nu... Es skatos, tev sāk iepatikties. Un sāk iepatikties arī dizainera darbs, un mūsu uzdevums īstenībā visiem Rīgas Dinamo sistēmā strādājošajiem ir izskaust tādus iedzīvotājus Latvijā, kuri vēl pagaidām nav tikuši pie šāda te krekliņa. No redziet, kā es šodien jums teicu, kad mēs braucām prom no Tukuma, ka mēs neatvadamies, mēs uz saredzēšanos, un te nu mēs esam saredzējušies. Varbūt tā pāris vārdi par to, ka šodien būs jūsu pirmā reize, oficiālā pirmā reize ar Rīgas Dinamo kolosālajiem līdzjutējiem. Nu tad atzīstieties man vēlreiz, kāpēc līdz šim nav bijusi neviena reize? Jūs nezinājāt, kad ir tāds Rīgas Dinamo? Zināju. Jums nebija laika atbraukt no Tukuma? Bija. Jūs apmeklējāt labāk kultūras izklaidējušas programmas, nevis sporta pasākums? Nē, tagad es tikai braukšu hokeju. Ņemot vērā, ka jūs tiešām, mēs arī ar Madaru šeit runājām, ar mūsu jaunās televīzijas skatītājiem, iepazīstinājām, kas šeit notiek. Un noteikti ne tikai hokejs, kā es jums oficiāli stāstīju, mēs gan dejojam, gan dziedam, gan izklaidējam, gan arī atbalstam. Šobrīd nezinot, kas ar jums notiks spēles turpinājumā. Ko jūs redzat, kā tas viss būs? Šodien noteikti uzvarēsim. No jūsu mutes Dieva ausī? Bet tā arī būs. Ja? Jā, savādāk nevar būt. Tikko reizi uzvarēsim. Nu, tā kā es arī jums novēlu ar jūsu kolēģiem ar Tukumu pienu kārtīgi izbaudīt šo dienas atmosfēru un, nu, tad par uzvaru. Jā. Fanu ieteikumiem noteikti dzird, bet dāmas ceļamies augšā. Šobrīd es aicināšu jūs parādīties lielajā ekrānā. Nē, lielais ekrāns ir tur skatāmies, ja? Nu, redziet, un tagad jūs visi redz, un jūs jau redz, nevis kā pirmās reizes klientus mūsu līdzjutējus, bet jau kā uzņemam fani mūsu jaunās līdzjutējus mūsu biedru pulkā. Ja? Jūs esat Rīgas Dinamo ģimenē uzņēmums. Jūs līdz šim nebijāt bijušas kādas sajūtas? Super! Kā būs? Ļoti patīk. Labi, mums ir tāda tradīcija, ka jums jānolas šis vēstījums ar visiem klātesošajiem. Šīs dienas spēle klātienē vēro 6,274 jāturpina kārtīgi atbalstīt, kura komanda? Rīgas Dinamo! Nu, super, meitenes. Tā, nāciet šurp. Nu, kā bija šis te paziņojums, tāds nebija satraukums baigais, ko? Bija. Bija? Tik daudz laikam jūsu vienkops nekad televizorā nav skatījušies. Man ir liels prieks, ka jūsu kolēģi atsaucās mūsu pirmās reizes akcijai un ka apliecinājumu tam, ka jums ir bijusi pirmā reize ar Rīgas Dinamo Tukuma piena darbiniekiem. Mēs pasniedzam šādus te certifikātus, kur es ļoti ceru stāvēs jūsu ofisā goda vietā. Jā, paldies! Šobrīd rīt otrās trešdaļas vidus. Rezultāts ir 1-3. Kādas ir jūsu prognozes? Jūs neko citu nevarat prognozēt? Uzvara! Uzvara! Bet tad jums ir jādod vēl kāda daļa no savām balss saitībām par Rīgas Dinamo. Sarunāts? Izbaudiet savu pirmo reizi, mēs turpinām atbalstīt mūsējus.